Nu, ot, krāmēju šitos. Kur jau uzkrāmējām šitos virsū. Te uzliks pa maliņu. Un vajadzētu visu piestropēt. Ot. Tā man iet tā pirmais šitais te kā viņu. Pirmais brauciens, ot, redzēs kā būs. Man jau galīgi patīk, interesanti. Nostropēšu, stropes ir jaunas, visi super. Un laikam galā dabūšu manipulātoru vēl pakrāmēt ārā, bet būs ideāli. Tā, nu man patīk. Vienkārši perfekti. Diena vispār super silta, plus 25 kādi jau ārā ir. Es atbraucu uz skaistu vietu, kur man krāmēja ārā jau ar smuku. Taisīsies laukums, kur bērniem forši braukt ar riteņiem. Perfekti, ka ciematos šitā kaut ko taisa. Super. Tā tik jāvālē. Otans jau piestājām šitajā te Liepkalnos. Tagad braucam uz šito te Liepkalnu. Vedam parku būvē Sprēļos. Tagad uz Sprēļiem paņēmam višku pa picai un braucam tālāk. Šodien tāds pasūtījums. Gāju pa Preļiem un skatos, kas tad tur brauc. Atbraucām uz Preļiem. Smukas konstrukcijas atvedām. Moka būs baigi. Smukais parks, kad Preļos būtu baznīca, nakti, bibliotēka viņu, būs smuks parks. Kuru būvē. Tagad es mēģinu dabūt šito, jo viņš ir nokrits gan no māliņas. Nepaies ne 5 gadi. Es jau viņu dabūtu no. Karsts gan ir cik grādi? 31? 31 grāds ārā. Bet tā ir smuki. Ceļā aizdīs visu kaut kur vajag. Aizvedīs gan uz Purvu, gan uz Mežu, gan uz pilsētu. Eklo.
tas ir īsti brauc, kuru vietu Latvijā. Vai tas ir privātmāja, pagalms, ķēva, vai pilsēta, vai jebkur. Šitā mašīna 4x4 iebraukt var jebkur, aizvest var jebko 6 metri pa garumā un 2,40 platumā man. Mierīgi ieliek, drīz arī būs piekabe, tajā vēl varēs salikt visu kaut ko. O tā, tā pasūtiet braukt, pasūtiet mašīnu ar visu manipulātoru un aizvedīšu jebkur. Nu, un atnācām arī pīli apstīties. Preļu. Skaisti, nu. Un kaut kādas gleznas. Te vēl pasties kaut kāda kastā pa salu. Ādama un Ievas sala kaut kur. Nu, cik forši atved kaut ko uz Preļiem. Konstrukcijas, nevis kaut ko, bet kaut kādas un konstrukcijas. Un vēl piereiz paēte, garšīgi bistro Preilene. Un tad vēl aizēja pastaigā pa parku, apsties, kas te ir. Nu, ja reiz esi te atbraucis, izmet līkumu, nu, bet smuka skaisti, ļoti skaisti ir. Ko es vēl vedu? Es varu atvest ar šito te superīgo mašīnīti. Vēl es vedu melnzemi, šķembas, visādas tur tos frakcijas, kā saka, lielāku, mazāku, vēl kaut ko. Smiltis. Smiltis es varu atvest, melnzemis, smiltis, šķembas. Vēl ir, varu granulas atvest, izkrāmēt mājā, varu kūdru atvest, es te kūdru vedu, ielikšu kaut kādu bildi vēl, un šito te kokmateriālus 6-metrīgos es īstenībā arī ar viņu varu atvest. Pišku pāri ir, bet es ideāli viss te nav tik daudz, tas kuzovs ļoti garš. Tos es varu atvest, tad man ir, es vēl vedu šito te kā viņu stādāmo agregātu tādu traktoram aizmugurē, iecēlu smuki aizved zemniekam vienam ideāli. Viss super, ko vajag, to var atvest, iekrāmēt, izkrāmēt visu. Visu, ja kādam pat malku var atvest, ja tur nezinu, no meža vajag sakrāmēt varbūt tās. Mot, iebraukt, jā, var visur, nu, baigi purvā gluži nē, bet, nu, kuri varbūt bišku mīkstāks, kur nevar tikt ar kaut kādu pakaļspiedziņu, šito es točni iebraukšu iekšā, izkrāmēšu vai paņemšu to lietu, ko vajag. Un tā, tad tikai rakstiet man, kur es ielišu numuru WhatsAppā vai jebkur, vot man ir rokas eļā, man ir sijā rokas eļā, uz uzņēmumu varu arī izrakstīt rēķinus un viss kā oficiāli, viss kā vajag. Nu, što tiekamies. Nu, vot. Tā, kas izvedāju kravas.
Vidot, nu kā izvedāju. Šo to aizvedu. Kaut ko aizvedu uz Bauskas pusi, kaut ko aizvedu uz Cēsu pusi, kaut ko es esmu aizvedis uz cinkošanu, uz Jelgavu. Nu tāds tā kā rēķini ir izrakstīti, jā, viss ir. Īstenībā ļoti labi, tā kā baigi nav tā, ka katru dienu es kaut ko vedu, bet es aizvedu. Baigi daudz to pasūtījumu nav, bet, nu, ir, es aizvedu šo, to es aizvedu. Es vēl strādāju pats savā darbā pagaidām vēl, bet, nu, laikam strādāšu citā darbā, varbūt, lai tā kā var apvienot, jo es pagaidām nelieku tos sludinājumus nekur, jo tāpēc, kad, ja man cilvēks zvanīs, man uzreiz ir jābrauc, bet tāpēc es nelieku vēl nekur. Un, jā, es aizvedu, baigi daudz to pasūtījumu nav tā kā, bet, nu, kaut kas ir labi, ka tāda firmiņa ir, kas man tā kā palīdz bišku izaugt un tai degvielai, lai salasītu un vēl kaut ko. Bet tā viss pārējais sanāk un visi forši. Jā, mašīna iet, piekabe strādā, piekabīte arī man ir, un tad jau tādā ziņā jau viss ir kārtībā. Es te vienreiz izbraucu to piekabi. Bet, nu, lēnā garā es ceru, kad es visu salikšu, viss būs forši un tad viss sanāks. Bet, nu, pagaidām tā ir kā ir. Skatāmies video un tiekamies. Turāk, galvenais parakstaties uz video un būs super. Čau visiem!